Nu, tu tak joko, Ants. Nē. Nu, Ants, es tev kaut ko atnesu. Ābolus? Kur tad tu tos dabūji? Nu, tīrī tortei, un tos labākos atnesu tev. Gārds gan. Nu jā. Ants. Nu. Es jau arī esmu tāda, vai ne? Nē, tu esi man laima. Eja, te ir aptā. Nē. Pagadiņu Jānis nāca līko, kā mēs ansi mielosimi līgo. Ansīt, lūdzu brokastā. Negribu. Ansīt. Negribu. Lūdzu. Negribu. Bet bet saimnieks ar pušiem pēc mējām, Saimnieks ar meitām cep rauš. Un tu negribi nākt, Ants, ejā. Negribu. Ansi. Negribu. Bet Ants, bet oliņas pat dec. Negribu. Un kapī. Ansīt, vai tā māk kāds cits vēl labāk kapī pa mani vārīt? Bet šorīt es negribu. Bet ja es būtu tavs sieva, kā es tev nobarot? Ants, Negribu. Ants, bet jaunam vajag es. Negribu. Ko tad jūs te abi dariet, ko? Ko tu te dari? Saimnieks, es aicinu viņu brokastā, viņš nenāk. Ants, kāpēc tu nē, ka tev aicina mudigai ēst? Negribu. Kas tad tam lēcies, ko? Saimnieks, bet ja tā ir mīlestība. Tu trakais, ko tu paši strādāt? Un tu, ja tu negribēsi, tad nedarī. Cik stopta piena šorīt bija? 26. 52. Ko tu teici? 52. valksgads. Brīnums. Veselu nedēļu bija valgus un 52 tika novījis. Būtu jau vairāk saimnieks novījus. Bet nesūtiet tad man citos darbos. Tad Ansei pie cūkam, Ansei govs slaukt. Nebalamutei sliņķis es bijis un paliks. Ja sadomās precēties, nedomā, ka te tu stievu dabūs, tev būs jābrauc citur meklēt. Es jau gan domāju, ka tālu nebūs jāmeklē. Ko? Tu varbūt esi jau brūdgāns? Prasiet Trīnei. Trīnē? Ko Ants domā precēties? Kā lai es to zinu? Tad jau no brūdgāna būšanas nekā. Redz. Par kalpa precēšanos šis uztraucas. Bet, kad es saku, ka mūsu Līziņai vajadzētu iziet pie vīra, tad tu neplēt muti vaļā. Kam tad es viņu skoloju pilsētas skolā, ko? Lai tagad atdot kaut kādam malēnietim? Nē, tas nenotiks. Pasausitie sievišķi! Kas tēvam un mātei gadījies? Laikam būs atkal sabārušies. Jā, bet tad jau es nevarēšu pastāstīt par savu mīlestību. Nē, teikšu gan tikai kā lai iesāk. Vispirms jānoklepojas, tad jāspēr pāris soļi uz priekšu, tad atkal jānoklepojas, vēl pāris soļi uz priekšu un jāspēr baļā. Melnais teļš ir nokauts. Kas par melno teļu, Ansīt? Tas jau Jankundze būs priekš. Priekš kā tad? Aha, brīnums. Jūs Jankundze nezināt? Nekā nezinu, Ansīt. Nē, tad es nedrīkst teikt. Ansīt,
Nu, lūdzu. Nedrīkstu. Nu, Ansīt. Nē. Nu, tikai vienu vārdiņu, Ansīt. Nedrīkstu. Ja nu jūs, Jankundze, apsolat ar saimnieku runāt? Kamdēļ un par ko? Redziet, drīz jau būs 2 gadi, kā man iešāvās prātā doma precēties. Un es runāju ar Trīnu, viņa bija ar mieru, bet saimnieks man izsmeja. Es teicu, kad esot pa jaunu. Ko sieva darīšot ar tādu puspūjas, bet mīlestības jūtas mūs tā pārņēmuši, ka ilgāk vairs nevar gaidīt. Ja tagad neaprecēsies, Dievs zina, kas vēl var notikt. Un tāpēc apsoliet ar saimnieku runāt, lai viņš atļauj mums precēties. Un tad es pateikšu, priekš kā tas melēs. Teiks ir kauts. Labi, Ansīt, visu pateikšu. Tikai tagad, nu stāsti man. Nu tad klausieties. Šorīt saimnieks ar saimniec runāja, ka būtu laiks jūs, Janku, izprecināt. Jā. Un tad saimnieks teica, kuši dārtiņ, kuši viņas teica, mūsu līziņai būs ātrāk vīrs nekā tu domā. Viņas esot saņēmis no vēstuli no kāda precinieka, kas šodien brauc precībās. Un tad saimnieks palika priecīgi un lika nokaut to melno teļu. Heinrichs! Tas ir tikai Heinrichs! Heinrichs, te Miķels, te Heinrichs. Ej, tu viņus saproti. Tā esmu nodusmojies, nevaru vairs nomierināties, lai Dievs pasarg cilvēks no kašķīgām sievām. Interesanti, cik reiz mēs vēl dusmosimies. 54. Ko? Tu ar no teļu kaušanas jau apakaļ. Aha. Ko tu nu šodien tik modīgs? Kas tur? Pai, nost no ceļa, precinieku atbrauc. Tas saimnieks ar to precēšanos galīgi dūls palicies. Nu, nākiet. Nu, jau man tie striķi būs jāvij saimas istabā. Te jau sanāks tie precinieki. Kāds gribēja remontu uztaisīt, nu, bet jūs jau ziniet, kā tagad ar to naudu. Piesēdiet, jūs noteikti esat nokusuši no ceļa. Mēs jau braucam. Vai tad ceļš bija labs? Labs, ceļš bija labs. Nu, iedzeriet. Jūs tēvs man atsūtīja vēstuli. Jā. Gribot jums norakstīt māju. Tiesa. Un tāpēc jums esot jāprecās. Nu, iedzeriet bez uzaicināšanas. Salēt. Mēs jau visu ceļu cērām. Te mūvi. Vai tad pļaut esat sākuši? Kur ta nu bez pļaušanas? Mēs jau. Ko tu te pa pļaušanu te tagad runā? Prūt. Jā. Man nav vairs pa pļaušanu. Ja grib pa pļaušanu runāt, tad tev jābrauc uz manām mājām. Jā. Ko tad tā brūti? Nē, man brūti tavu meitu. Nē. Nu jā. Pie mātes kambarī. Ko tu nu šī glītāks bruņģis grib uzvilkt? Ne, viņa... Nu jā, papu nestāsti, visi jau sieviši grib pucēties. Kas jums teica, ka man līziņi mīl pucēties? Visi sievišķi jau tādi ir, viņi visi mīl pucēties. Viņi... Neviens taču, nu, sievišķi taču tādi ir. Jā. Man tēvs teica tā, viņš teica, neņem sievu, viņš teica, neņem sievu, kas mīl pucēties. Tāda saimniecībā nevēl neģēl. O, paldies. Tev reku kukula atved. Nu, ņem, lai, nu, man, nu, nāču, nu, kur tad tu? Nu, nāču, mužiņ, nu. Neteic! Ja jūs tā ļaujat smieties par manu māti, tad es šito nekaunu pārmācīšu. Ak, tad tu esi tā līziņa. Kā tev nav kauna manā mājā? Tu man labāk patīc nekā tā vecā grezela. Ko? Ko tad tā vecā pupojās? Vecā grezele, ko? Va tu turēsi vienreiz muti vai ne?
Ko, nu muti? Viņa jau caur degunu krās, te jau deguns jāspiež ciet. Nu, ko tā nu nesaki, jā? Ko? Nu, Līziņā būs priecīgi, kad dabūs šitādu te. Ko tā nu, mamma? Nu, ko tu turi to cepuri galvā? Ko, nu, ko man cepuru aiztiek? Un? Ko tam man ir kabats kulē jābāž? Mīļā dātiņ, nu drusku pa daudz zēns aiz priekiem iedzērsi, nu. Nu, baigs brūdgāns, brauc precībās un piedzēries. Nu, ārprāts. Kas šī? Un ko ta šī? Ko ta šī dāma aizmigus pie galda, ko? Viņa taču prasa cilvēku, nepuriņ, nu. Ārprāts. Nu, kas ir saimnieki? Tu man dos to, Līzim nedos. Līziņu jūs negrib. Nu, ka nē, tad es precēšu resno lību. To es jebkurā laikā var dabūt. Nu saki, nu jā, nu ko ta nu nesaki? Domā, tu dari, tu man liec mieru. Saimniek, tas var būt taisnība. Es varēs dzirdēt, Līziņ. Tu gribi precēties ar citu? Heinrich! Kas tas tāds ir? Tas mans Heinrichs, mamma, es tev stāstīju. Saimniek, domājat no manis, ko gribat, bet es savādāk nevarēju, man bija jānāk šurp. Es biju ceļā uz muižu, bet ejot cauri jūsu sētai satiku Ans. Es prasu Ansim, kā tu jaunkundzei klājas, bet Ans tikai smējas un saka, jaunkundzei precinieki sabraukuši. Man bija jānāk, tad saimniek, ņemiet no manis visu ņemiet, bet tikai manu Līziņu dodiet lūdzu man. Kā es jums varu atdot savu meiķi, ja es jūs nemaz nepazīstu? Es viņu pazīstu, man tas kungs ir pazīstams. Nu, Vārna, vai tu nepazīsti pagasta tiesas vīru? Nu, Heinrichs, Krastiņš. Nu, kā es varu pazīt? Man tur darīšana nekāda nav bijusi. Un jāzina, jau man nedzēra. Nu, zini, labāks jau būs nekā šitas te. Kas te ālējās, ko? Nu, tēt, ja tu nepiekrīti, ka es ar Heinrichu varu precēties, tad es nemūžām neprecēšos. Līziņ! Nu, tēt! Nu, jāsaka, jau būs jā, nu. Bet, pag, ko te mēs ar šitiem darīsim, ko? Šitie taču kaut kur ir jādabon projām. Šitiem laiks uz mājām ir. Saimniek, ceļās augšā. Ko ta, nu? Plītēt un dzert jūs varat arī savās mājās. Celies! Lūdzu, kā tās mājas sauc, saimniek? Kuj mājas? Tad lūdzu, dodiet uz mājām un apsties, vai nav kas sapuis Gan tur. manām mājām nevienam nav daļa. Prostais cilvēks. Prostais cilvēks. Āču vedēm. Nu, kas ir saimniek, dos tu man to Līzi, nedos. Gan jūs negrib. Nu, ka nē, dzīvojiet veseli. Veseli. Saimniek, nu kā tā būs? Sakiet to vārdu, kas mūs ar Līziņu vienos uz mūžu. Nu, jāsaka, jau būs jā, ko tad tu citu darīs. Paldies, papu! Paldies, paldies, mīļās sievas mātīt. Paldies, paldies, sievas Paldies, paldies. mamma! Nu, ka nenospied mani. Nē. Nāc, Trīnīt, nekaunies. Ko Jankundze apsol, to viņi izpilda. Ko tu vēl gribi? Tēt, Ancis mīl Trīni un grib viņu precēt. Un tad, nu, es solīju sarunāt, lai tu neliedz šiem palikt kopā. Nē, tiešām traka diena. Kas jūs visi doli palikuši ar to precēšanos? Jāsaka, jau būs jā. Ko tad tu citu darīs? Savādāk jau atkal ar to māti. Paldies! Nu tad iedzersim uz tā jaunā pāra veselību. Un dzīvojiet laimīgi. Pagaidiet! Pašaudzinātājs, lai dzīvo laimīgs! Lai dzīvo laimīgi. Laimīgs! Baltaļķiem ir
kāju līgo, līgo, sadziedēšu pierādziņus līgo. Paldies, paldies, Jāni, māte, līgo, līgo, atsīviņu seju viņu līgo. Uzas lūdzu, košoti līgo, līgo, viņas viedi vienojoti līgo. Dobaļienu metežu līgo, līgo, ļavam izabariņā līgo. Kura vīza putodāma līgo, līgo, tavuks vīruši varu tevi līgo. Mēs bērni ietīsīmi līgo, līgo, pašā Jāņa vakarā līgo. Meldens elim dzirnamas līgo, līgo, eles mildus izmazāja līgo. Saskrējuši līgo, līgo, baltaļos izsēsties līgo. Notiesāja cukakaļu līgo, līgo, vēl redzēšu lūgojās līgo. Jāņu tēvam reti zobi līgo, līgo, notilniņu izķemēti līgo. Man vilniņa savēlusi līgo, līgo. Aprūpēti cilvēki. Nē, kāpēc? Jūs domājat, ka viss tik slikti sākās ar mani? Nē. Es domāju, ka šitie ir laimīgi cilvēki, kas šitie atnāk un kas dzīvo. kurus kāds aprūpē. Jā, tas ir brīnišķīgi. Meitenes, tās arī nevis dziesmīs. Varbūt, vai tā īstie valteļi nav uz priekšu kaut kur? Jā, bet ja apkārt ne pilnīgi visi vācieši. Un tā jūs domājat, ka naudiņu un uzcēlu šito te